Nu tā. Tā nu mēs tagad te sapirkām, tā teikt, sirdspuķītim to starta komplektu. Tā baigi minimāli te visu pa lēto, teiksim tā, nu, tā, lai tīri varētu kaut ko makšķerēt. Tas viss komplekts, principā kaut kādi, 30 eiro izmaksāja. Jo, nu, pirkt gatavās, kur jau ir viss tās spoles klāt un viss tās auklas un pludiņi, tad tur parasti ir labāk nopirkt pašam atsevišķi sakomplektēt un viss. Un mēs te dabūjām tādu lētu kātu, spolīti parastu, ar visiem reversiem, ar visu, bet, nu, tīri pludiņu makšķerēšana nebūs. Pa pirmo zortu auklu nopirkām, bija to, nu, protams, pavadiņas, nu, tur kaut kāds svinus un tādas lietas, tos es pats piedomāšu turklāt. Tā kā, nu tā. Nu, un tad stelēsim kopā un skatīsimies, kas mums tur sanāks no tām copēm, ko mums tas sirdspuķīts tur noķers. Nu tā, salasījām mēs te viņai kopā to makšķerīti, uztinām auklu, pielikām, teikt, to pašu spoli klāt. Tā. O, vēl viens makšķernieks. Vienīgais, ka viņš zivis neēd, man, protams, bet tas tā. Tā, šeit uzlikām pirmo stoperīti, pēc tam pielikām pludiņu, pēc pludiņu uzlikām vēl vienu stoperīti, tad uzlikām slīdošo svinu uz 5 gramiem, pludiņš mums ir uz 6 gramiem, ja? Uz 5 gramiem slīdošo pludiņu, tad uzlikām vēl vienu stoperīti, tad pielikām pagaidām 1,8 gramu svinu, ar mērķi, lai mums tas pludiņš tikai, nu, kaut kur pie tā baltā nogrimtu, jo parasti, nu, tie 6 grami ir tā, ka vēl pludiņš tā puse praktiski rēgojās ārā, tāpēc, nu, tā. Un tā uzlikām mezglu un pielikām pavadiņu rāķīt. Tā teikt. Nu, viss. Nu, un varēsim iet. Tā palikuši no vakardienas, nu, tad skatīsimies, kas mums tur iznāks. Tā kā iešūpini. Nu, iešūpini. O, laidu. Nu, laid, nepalaid. Nu, tad tagad aizciet. Taisciet to, jā, mehānismu. Tagad skrūvē atpakaļ. Nu, skrūvē ciet. O, jā. Nu, skrūvē apakšā un cel augšā to makšķeri. Jā. O. Tur, redz pludiņš, kur ir. Pludiņš skaties, kur ir. Redz augšā. O. Un tagad ar pirkstu diegu aizturi. O. Pacel to aizsargu mehānismu. Jā. Pacel. Tagad tā kā iešūpini. No sākuma pamēģini vienkārši iešūpini. Nelaid vaļā, vienkārši pašūpini to makšķeri. Izjūti to, kā viņš šūpojās. Redzi, kā aiziet. Un tādā momentā, kad viņi aizšūpojās uz to galu, bišķi spēcīgāk. O, un tagad... Nu, kur tik tuvu tev sanāk? Labi, un tagad aiztais cietu makšķeri tur. Netur tik augstu makšķeri, priekš kam tev tik augstu turēt? Nevajag neko tīt, lai viņš iet. Tev viņš stāv uz dibena, redz, tev tur tas pludiņš tā kā ir, nu. Tā, pagā. Nu, tagad mēģini celt. Pagā, es paņemšu. Nu, velc uz krasta, velc. Paskaties, kas tev par ruduli, bet tas ir... Nu, nevelc uz augšu, tev... Nu, kāpēc tu vilki? Juta, nevelc to makšķeri. Es taču nevelku, es viņu vispār neaiz. Paļāviens, kā tu esi? Nāk, pagā. Iedod, bišķi. Tak. Op. Ai. Nu. Ai, viss. Tak, copīta bija, tu skaties uz pludiņu. Neskaties uz manīm. Kaut kas raust. Tā kā noies tā kā viņš ir. O, rauj, pa vēlu, nokavēji. Kas man jāraut tad? Nu, bišķītiņ jāpiecērt ir. Nu, kā, nu, ko tad tu skaties uz to pludiņu un nekas tur nenotiek, nu.
Так. Давай. Nu? Bišķiņ pietin, ja tu jūti, ka tev tur tā žilka. Kā tu necel uz augšu? Kā tu tev vajadzēs celt tad, kad tu viņu gribēsi piecirst? Nu, tu viņu baigi pievilki. Paliek kā tu lejā un gaidi. Bišķiņ pietin. Un tā, ka viņš pavilks tev uz leju? Man jāpavarā uz augšu. Jā. Pavēlu. Tanī momentā, ka viņš pievelk uz leju, tev vajag paraut viņu bišķiņ. Tu vari bišķiņ tā, bišķiņ jautrāk. Es nezinu, kas mums te notiek. Mums te tādas raudas Jutiņš vēl kā ārā. Tā kā iesācēja laimi, vienīgais man te nesanāk baigi sapilmēt, jo, man te vajag viņai teikt, kad jāvelk ārā, Pievelc bišķi žilku klāt. Un tos diegu klāt bišķi. Velc. Stop. Tādus smukus raudus nāk ārā, pēc tam es beigās ielikšu video, kā šitais mūs te sirdspuķīts vēl ārā. Tā kā tāds lielais, es esmu šokā. Skaties uzmanīgi. Nebija. Bišķiņ žilku pievelc. Pievelc. Stop. Seko līdzi, tā ka viņš tā smuki pavilks. Tā it kā aizķēries, piecērt bišķiņ. Nepavēl. Nē, viņš jau viss stāv uz dibeni. Jā. Pagā. Mēģinu vilkt ārā, kas tur ir. Mums kaut kas jau sēž galā. Tā kā nav. Tā mēs te pa bišķam velkam tādus raudus, tur nāk ārā, es nezinu. Tā kā sirdspuķīti šodien dod virsū bišķi caur asarām, bet, tā ir kā ir. Tā kā, būs labi. Tā mums tur tas Jutiņš tur ņemās. Sirdspuķīts. Nezinu, grūti jau iet, vajag baigi palīdzēt. Ne bez palīdzības, bet, ķerās kaut kas viņai tur. Kaut ko tur ņemās. Tāds smuks atpūta vietiņas, ko ir uztaisījis rāviņš mums te. Tā. Triks nav tāds smuks raudelis. Es nezinu, kur mums tā. Man liekas, kaudība bišķiņ jau ir. Kā tev te iet? Nekā neiet. Kas atkal? Tam zivs pazud. Ir zivs te. Visur te ir pilns zivīm. Kas tev tur ir? Zivtiņš arī ir. Kā tev reka zivtiņi man ir, ne? Lūdz klāt. Pasties kādu. Nav. Tā nebija. Tas aizķērās vienkārši. Ko viņš tad tāpēc? Mums te baigais vējš uzsākās atkal. Solīja jau brīvdienās vējš. Mums darbdienās kā vienmēr nav vējš. Bet, Jutiņš te copē zvērā, es nezinu. Protams, protams, man arī nākās palīdzēt diezgan daudz, bet, tārpu mēs uzsēdināt nemākam, iemest īsti arī nemākam, bet, zivtiņš nāk ārā. Atkal pierādās tā zelta patiesība, kad, nevajag milzīgs līdzekļus ieguldīt, lai varētu makšķerēt ārā smukas zivis. Un pēc tam beigās parādīsim, ko mēs tur saķērām. Es esmu šokā īstenībā. Kā Jutiņš te velk. Neuztraucies, velc. Tikai netin līdz galam tāds. Tagad cel augšā makšķeri. Cel. Ir viss laid vaļā. Kurš nenervozē? Laid vaļā, bišķi makšķeri. Kā tu palaid zemāk? Dievs, es noķēru, Rādi, ko tu tur esi noķēris. Te jau nav joki, skatās, kas notiek. Tos maziņos mēs laidīs vaļā, bet, protams, tās raudas mēs ņemsim līdzi. Tas jau es nezinu. Vakariņas būs ritīgas. Jā.
Labi, davai. Nu, tad kas mums te beigās tur ir sanācis ar to mācīšanos, es nezinu, nu, laikam Jutiņam jau kaut kas jāpasaka, es nezinu, viņš tā kā nezvērs tur ķēr tās zivis Tu paskat, kā tās zivis tur nāca ārā, tad jau labs skolotājs. Nezinu, nu, tur papilmēt baigi maz sanāca, jo tur, nu, es pat nobrīnījos, tur tādas raudas nāca ārā, mēs cik tur 2 stundiņu pasēdējām, nu, es nezinu, nu. Vējš jau baigais tur sākās, nu, līdz ar to, nu, mums tā cope tur bišķi aprāvās, bet, nu, es nezinu, raudas baigi smukās tur, nu, spludiņš šitā, un, nu, atkal kārtējo reizi pierādās, ka nevajag tur ieguldīt baigākos līdzekļus, pirkt tur tās nežēlīgās, tur makšķeres, tur, es nezinu, tur tos kātus bešanos, ko tur, reku, 30 rubuļu, sakot visu komplekts, un ķer, un priecājies pa dzīvi, un ēd zivis, un viss notiek, nu. Un smukas raudus, es nezinu, tā kā karūs, pilnīgi tāds dzeltens, un izteikti tur tās spuras viņam sarkans pilnīgi tāds, nu, es vēl tur mājās tur papilmēšu, nu, kaut kā tur izskatās viņas tur tās, nu, baigi, nu, es nezinu, kā tur sanāca samācīt, protams, nu, tur stipri vajadzēja palīdzēt visā tai pasākumā, bet, nu, kaut kas jau mums tur sanāca, nu. Un kā tev tur ar to copi, tev liekas, tur būs, nebūs, kas tev? Kā nebūs? Tas jau tev ir sākums, paga. Nu, jā. Es to parādīšu. Vēl tik jāiemācās iemest, un tad jau būs vispār. Iemācīšu. Nu, tā. Tā kā tā, nu, skatamies, laikojam, sekojam līdzi, nu, būs jau drīzumā jau būs biežāk tie video ar to. Sirdspuķīti, nu. Man jau nepatīk tas augstums, tur jau viss tā Jā, un vēl lieta. tas mīnusi, ka viņai jau nepatīk arī agri celties, tāpēc, Nu, jā. Vasarā tā pagrūtāk būs, jo, nu, tad būs jāceļās stipri agrāk. Nekā daudzās ziltiņas. Pirmo gaismiņu tikt, nu, tā kā sekojam un gaidam. Periodiski savu likšu iekšā, un periodiski mēs arī to Jutiņas apmācības kursu, tā teikt, liksim iekšā, nu, tad tur mums kaut kas sanāk. Nu, es ceru, ka jums patiks video, tā kā, nu, sekojiet, paldies visiem, kas abonē, kas pierakstās, kas skatās, komentē un tā tālāk, laiko un tā tālāk. Tā. Gaidam nākošos video. Tā. Nu, ko viņas ir, smukās raudavas, aptuveni ap 300 gramiem, tās lielākās kaut kur uz 300 gramiem, 350 kaut kur tā, mēram. Nu, es nezinu, gandrīz tā kā pēc karūsām izskatās, nu, bet raudavas. Tā kā, nu tā, riktīgi tāds uzbūtušās. Bet šitais jau man viņas neēd, redz. Šitais. Interese viņam ir, bet ēst viņš viņas neēd. Reiz, Levi. Tā kā, nu tā. Veiksmīgāk nekā man tā copa. Sirdspuķītei sanāk.